vēsturē ir bijis laiks, kad iekšēji vai ārēji iemeslu dēļ Satversmes darbība ir bijusi apturēta. Tas bija laiks, kad vara Latvijā nepiederēja Latvijas tautai. Satversmē ir skaidri rakstīts, kā katrs Latvijas pilsonis un tauta kopumā realizē varu. Pavisam nesen Gulbenē pie Velēnas baznīcas kāds sirms vīrs uzlicis baltu kreklu, man visu vārdā teica: piespiediet strādāt Saeimam. Un es domāju, ka mēs visi kopā to varam izdarīt. Būtiska cilvēces vērtība ir cieņa vienam pret otru. Augstprātība un snobisms sēda sabiedrību, kā kodas sēda vilnas drānu. Vienlīdz kaitīgi ir kā mantiskā, tā intelektuālā augstprātība, bet visbīstamākā ir politiskā augstprātība. Šobrīd Latvijas sabiedrība cieš no visām trim augstprātības formām. Tās visas noved pie visatļautības un citu cilvēku interešu neievērošanas. Visatļautība ir jāizbeidz. Tās vietā liekot savstarpēju cieņu, līdzdalību un atbildību. Atbildību par saviem darbiem valsts un sabiedrības priekšā. Ir vēl kāda vērtība, kas ir svēta mūsu tautai. Tas ir izglītots cilvēks. Brīvas Latvijas nebūtu, ja 19. gadsimta vidū latviešu zemnieki nebūtu sākuši veidot skolas saviem bērniem. Šie ļaudis lika pamatus mūsu dziesmu svētkiem, mūsu kultūrai un mūsu brīvai Latvijas valstī. Arī šodien mēs vēlamies tādu izglītības sistēmu, kas nodrošina, ka skola beidzot mūsu bērni ir sagatavoti dzīvei, gatavi darbam un konkurencei. Mūsu bērni šodien grib brīvi un radoši realizēt savus talantus un intereses. Mūsu pienākums ir viņus atbalstīt, radot modernu izglītības sistēmu. Mums ir arī citi uzdevumi. Jātiek galā ar korupcijas sērgu, kas atņem spēkus un nākotni mūsu valstī. Nedrīkst būt tā, ka pie mums ir visdārgākie ceļi, tilti un pat ceļazīmes. Nedrīkst būt tā, ka valsts prezidentu dzīvokļu un rezidenču tāmes kļūst slepenas. Katrai slimībai ir savas zāles, bet ārstēšana tikai tad būs efektīva, ja tajā piedalīsies visi. Katram cilvēkam ir jāsaprot, ka 100 miljonu latu vērta projekta pēkšņa sadārdzināšanās par 10 miljoniem atņem šos 10 miljonus mūsu bērnu izglītībai, medmāsu algām un mūsu vecāku pensijām. Šis ir tas galvenais iemesls, kāpēc ar korupciju ir jācīnās. Pret to jācīnās, lai sabiedrība kļūtu stiprāka, augtu tautas labklājība un ticība valstī. Dārgie tautieši, pastāvēs, kas mainīsies. Visai sabiedrībai un katram cilvēkam pašam ir jābūt gatavam pārmaiņai sevī un savā attieksmē pret Latvijas valsti. Kārlis Skalbe pirms 90 gadiem aicināja latviešus veidot labāku un taisnīgāku valsti. Šis aicinājums joprojām ir mūsdienīgs. Šobrīd lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju tic savai un savas ģimenes nākotnē, bet, diemžēl, netic savai valstī. Taču vēlās to redzēt tiesiskāk un labāk pārvaldītu. Mūsu ekonomiskā izaugsme pēdējos gados ir bijusi ļoti strauja. Latvijas uzņēmēji ir dilemmas priekšā. Palielināt strādājošo skaitu un reizē imigrantus vai modernizēt savus uzņēmumus. Tā ir uzņēmēja izvēle. Šajā dinamiskajā laikā valsts pārvaldē ir grūti tikt galā ar saviem uzdevumiem. Tās darbā parādās kļūdas. Valsts pārvalde izveidēsies vieglāko ceļu, palielinājusi ierēģņu skaitu, palielinājusi ierēģņu algas un reizē arī kopējās izmaksas. Tas, diemžēl, ir neefektīvi. Tas rada neapmierinātību un neticību, ka valsts tiek labi pārvaldīta. Mēs visi vēlamies drošu ekonomisko attīstību un inflācijas samazināšanos. Tas ir jaunās valdības galvenais uzdevums. Bet valdība vēl ir jāizveido. Tas būs grūts un sarežģīts uzdevums, jo ja šoreiz jārīkojas savādāk nekā ierasts, ir jārīkojas ļoti atbildīgi. Laiks rit ātri, bet partijas valdības veidošanas sarunām iešūpušās par lēnu. Un tomēr es esmu pārliecināts,
ka atradīšu kandidātu, kas gūs sabiedrības atbalstu un kuram būs skaidrs sabiedrībai saprotams mērķis. Es būšu gandarīts par paveikto, ja jaunā valdība sāks darbu jau decembrī.